Galvenais, ka es taču neredzu komentārus, neredzu. Tā. Mēs karamies, ja? Nē, vai man vienkārši vanša karās? Tā, te nu mēs esam. Šeit man viss karās. Nu, kā karās, neko darīt. Jā, tu laikam nenāks iekšā normāli komentāri. Labvakar, mēs bišķiņi ar kavēšanos. Jautājums, vai mūs var dzirdēt. Ja mūs var dzirdēt, tad jums jātapo. Kamēr mēs sagatavojāmies. Vēlāk arī ielikšu, samontēšu mazu īsu video materiālu. Individuālās prakses. Redzat, kā mēs tās. Labvakar, Līga. Kā izskatās. Mēs protams. Tev labā ērgļa redze. Ērgļa redze man ir. Un šodien ir interesanta tēma. Es šodien tā nebrīnties, ja, ka es neesmu rūķa izmērā. Es vienkārši sēžu maisā. Esmu kaķis maisā šodien. Es ērti iekārtojasies. Dīvāna. Jā, lai mums ir ērti. Mēs šeit pabūsim līdz kādiem pulkstens bez 15, apmēram bez 15:07, un pēc tam pulkstens 7 jums ir iespēja pievienoties Telegram grupā, kur būs vakara meditācija. Bet vakara meditācija ir jums, jau zinu, tas var būt 1 eiro, tas var būt 100 eiro. Tas ir sajūta. Jūs novērtējat energoplūsmu, jūs arī veicat. Tā kā jā. Ja ir vēlēšanās, tad caur profilu var atrast ceļu uz dievieta tiktokeri Telegram kanālu. Un tad no turienes ir tālāk arī links uz vakara meditāciju grupu. Viņā var droši būt un atrasties arī tad, ja jūs tā kā konkrētajā vakarā neplānojat piedalīties meditācijā. Tikai tad, ja esat bijuši tiešraidē, tad tā ziedojuma enerģijas apmaiņa kaut kā tā. Nu, lūk. Man šito jau laikam nemaz nevajadzēs. Tāpēc labi redzu. Jā, labvakar Zaigai. Jā. Jā, šķiet, ka uzlikt tātad atbildes caur kārtīm, kā ierasts. Kāds šeit ir. Viss ir pa mērķa dāvaniņām. Un pārējā laikā, kamēr nav jūsu jautājumi, tikmēr būs šā vakara tēma, un šā vakara tēma ir krāpšana. Paldies par dāvaniņu. Kā seju dāvaniņas viss ir tev. Tad man liekas, ka Ilona veic enerģijas apmaiņu. Tā Ilona tev jautājums raidīsim, ja tas bija vienkārši nu tā, tad paldies. Un jā, šī tēma. Jā, šodienas tēma ir tāda krāpšana, jā. Bet pirmais aspekts, kas parasti nāk prātā, tad, kad viņi piemina, ir tā kā partnerattiecības.
Man liekas, tev arī bija tāpatās, kad piemin šo tēmu. Jā. Sāka būs jārunā par partnerattiecībām, bet patiesībā šo tēmu man ierosināja tieši materiālās pasaules notikums. Un ne manā lauciņā. Bet, kur vispār un kā es notiek, kā tajā justies. Jo visbiežāk ir tā sajūta, kā tajā justies. Jā, Ilonai paskatāmies darba sfēru. Mums laikam vienā brīdī šeit paliks stipri tumšs. Paskatāmies darba sfēru. Tev darba sfērā šobrīd nav uzstādīta nekādi jauni mērķi. Tas, kur tu šobrīd tā kā atrodies, mazliet ir iztukšojis tev enerģiju, tā kā samazinās enerģijas plūsma, jo tu gribi tā kā pārlieku parūpēties par visu, kas tā jāizdara tavos darba procesos. Un tā šobrīd var strādāt kā enerģētiska problēma, kurā neveidojās caur sirds centru kaut kāda, jāsaka tā jautājums, vai tu esi vietā, kas ir tavs sirds darbs, un ja ir, tad kāpēc tu viņā nesaskati tā kā jaunas iespējas un jaunas mērķus. Paskatīsimies, kas ir tajā plūsmā. Tavu lauku šobrīd ir vairāk aizņemts ar augstākiem zināšanām, un tām lietām, ka vienkārši ir plūst līdz darbam, ir līdz mācības ar kaut ko, tad nesaņem ieguldījums caur prātu, tad sanāk, ka liekas, ka jāizdara vairāk kā vajag. Kas ir pārliek lielās rūpes, un par viņām cīnīs, ka ieberzusies. Vai ne? Un kāpēc nav mērķa? Kāpēc nav mērķa, jo tu jūties savas darba vietas upuris? Apāts. Tu varbūt sevī dziļi iekšā sāc plānot mainīt darbu, tāpēc tev radās šāds jautājums. Tāda interesanta enerģija, jā. Kaut kāds dīvains filtrs ir uzlicies, tāds kaut kāds jocīgs, kurš varēja tur vienkārši nebūt. Jā, pasties kaut kādas acis, lūpas. Čau, Enigma! Daina sūtīja, kad Dace veikšot enerģijas apmaiņu. Jā, bet man neļauj. Bet tad nekas. Daina vienkārši atsūta jautājumu. Jā. Tā pārpilnības plūsma, tā neapalojās. Tur ļoti ieguldies, caur to sajūtu jāktē dot un izdarīt un piepildīt. Tā, ka varētu būt problēma. Bet, teiksim, tā kā rādīt, tas ir vairāk kā tādu, un caur tām sajūtām tā upura loma nāk, tas nozīmē, ka vai nu tev ir jāiet un jārunā par to, jāsaka, ka tu vēlētos mainīt atalgojumu, vai tad vienkārši jāmeklē citu darba vietu ar citu atalgojumu. Īsāk sakot, jākāp no tā ārā. Pirmēc vajadzētu iet runāt, ja darbs apmierina. Vienkārši runāt, jautāt. Jo viņi raksta, ka starp palīgu un viņu ir tikai 10 eiro starpība. Tad par to ir jārunā. Jā. Dainai arī par darbu. Jā. Ja tev šobrīd ir darbs? Ir? Daina uzdod jautājumu, man TikToks it kā neļauj kaut ko. Viņa raksta par darbu. Raksta. Bet jautājums, kas par darbu? Darbs ir. Lai viņi uzdod jautājumu pati. Jā, uzdod konkrēti jautājumu. Konkrēti jautājumu. Jā, ir. Tā. Atbildēs Dainas jautājumu, tad pievērsīsimies dienas tēmai. Vai palikt vai iet prom ir jautājums, ja? Tā. Kaut ko vajag. Ir kaut kā tumšs.
lielo gaismu negribās turbūt to, kas stūrī. Es pasargāju. Jā. Nu, Daina, tur ar to darbu ir tā, ka tev viņš tā kā nesazemējās. Nav tā energo plūsma, ka tu tur jūties droši, stabili, piepildīti, ja īsti kaut kā nesvietojās. Un šajā darbā tu visu laiku meklē kaut ko. Visu laiku nākās tā kā sevi iepazīt, visu laiku kaut kādi izaicinājumi, trauc līdzsvaram starp garīgajām materiālajām vērtībām. Tātad vai tev nākās iekrist tajos darba procesos un tev nav laika, ko tu gribētu. Jā, kaut kā tu tā dīvaini, tā enerģija tev šobrīd uz šo vietu veidojās, nesazemējās. Tev verās vaļā kaut kādi pasaules procesi, kaut kas jaunu. Gribētos teikt, ka drīzāk kaut kas jauns. Un kad jauns verās vaļā, bet caur personīgo izaugsmi. Tu varēsi nomainīt darbu, nevis tā vienkārši izdomāji nomainīt. Tev parādīšu, jo arī pat redzēs. Nevis vienkārši izdomāji nomainīt tādu caur enerģētisko attīstību, un tad tu saņem to savu jauno vietu vai jauno piedāvājumu, teiksim tā. Sveika, Čiepa. Čiepa enerģijas apmaiņa par jautājumiņu ir mērķa dāvaniņa. Tad arī paskatīsimies, vai tev būs darbs, ko tu vēlies. Šodien visiem ir aktuāli darba tēma. Jā, mēs esam izsludinājuši tēmu par krāpšanu. Bet visiem ir aktuāli darba tēma. Bet īstenībā šo tēmu var savilkt arī ar darbu. Jā. Jo kā parasti ir tevi ārkārt, kaut kur apzopa, kaut kas ir vienmēr, tas ir kaut ceļu ārkārt, un tas daudz no augstlīju. Jā, tas ir viens. Reizēm arī atstādīs, ka tu esi kaut kur ilgi palicis parādā. Jā. Ka tu kaut ko neatdod. Tas ir arī tas pats variants par tām enerģijas apmaiņām. Teiksim, kaut kur tu ej, jo daudz ko dari, saņem un veic, kas pa brīvu, bet šajā pasaulē un vispār visumā nekas nav tā vien par brīvu. Tā vien tu dari, nevar tu augst pa ainu, ko es ņemšu, tur vārtā, bet tu nevarētē savu darbu. Bet tu nepaņem par savu darbu, jo tur tas vai tas, tu jau arī savā veidā sevi apzods, apkrāp sevi, un tad tu brīnies. Man nesen bija interesanta situācija, kad cilvēkam bija ļoti, ļoti slikti, nevarēja tikt galā, ar savām lietām, konkrētā dzīves jomā. Un prasīja, un es atbildēju. Es redzu par kārtību, vai ko es jūtu ar to cisus, to situāciju, kā tā atbildēju. Bet redzot, ka to informāciju tā kā neuztver un nekas īsti nemainās, un vienalga ir vien tie paši jautājumi, bet cilvēks un gatavs verbot. Es tajā brīdī sapratu, ka nē, šodien tā vairāk nevar. Un aizsūtīju, ka tādu konkrētu enerģijas apmaiņa, konsultācija ar jautājumu apskati. Un atpakaļ es saņēmu atbildi, ka šitā pēc jau no gan tās īdus netērēšot. Tātad cilvēks beidzās nost enerģētiski. Un praktiski un psiholoģiski, bet tajā pašā laikā grib saņemt palīdzīgu roku, bet enerģijas apmaiņu uzskata par lieku tēriņu. Un tas arī mēdz dažādas reakcijas, tātad, ka tu iesies pārbildīsies. Un ja tu kā kur tev vajag neguldīs, tad var uzrasties kāds, kurš paņems pats kādā citā jomā. Jo tā situācija, kāpēc vispār šo tēmu ierosināja, bija tā, ka es jau cerēju, ka Inese paliks, bet viņa pēc enerģētiskās sakārtošanas lielā procesa
jutās, ka grib pabūt ar sevi, un, bet tas ir normāli, tā tas notiek. Pēc tā procesa tā arī ir. Ka viņa pati pastāstīs, varbūt kādreiz viņa saņemsies arī to izdarīt, bet runa bija par to, par telefonu krāpniekiem konkrēti, kuri spēja tik ļoti paķert un apvārdot, kad tu viņam iedod visu, un viņš mierīgi iztīra tavus kontus un paņem uz tavu vārdu kredītus un tos visus sev aizskaita. Un tur arī tā runa par to, ka tu it kā sēdi domā gaidi, kad pienāks īstais brīdis, varbūt aiziet uz banku, palūgt kredīti, jo gribās atgriezties no tā kā dzimtenē, nopirkt māju, bet kurš tad man īsti baigi dos, ja? Un rezultātā atnāk kāds cits, un tieši tādā šādē uz 20,000 mierīgi savāc, par to jādod, ja neizdodas atsināt. Un to piedzīvo konkrētiem cilvēkiem, tu jau esi tāpatās tas parādnieks. Un caur šo nāc šī kā krāpšanas tēma. Bet tev ir kādreiz tā gadījies, ka tev uz lielām summām kāds apkrāpja? Vienreiz ir tā kā centies, bet neizdevās. Kaut kā man tomēr tā modrība nostrādāja, bet tas bija ļoti labais. Apakaļ. Bet tagad mēs vairāk tā kā uz tādiem karalniekiem jau esi panāks, un ir tā piesardzība. Vai modrība nostrādāja tomēr. Jā. Jo viņi darbojas kaut kā ļoti interesanti. Viņi izliekās jau par problēmas risinātājiem. Jā, viņi tev psiholoģiski pastrādā. Tā, ka tu neuzspēj saspamšanāt. Un viss ir izdarīts, un pēc tam tu tikai atraties. Jā. Un tad ir interesantāks, viņas tu atliec, braukšu uz Latviju, nenākšu. Nē. Man te vajag vēl sēdēt, darīt, pelnīt kārtot, un tad pienāk viena diena, kad visu, ko tu pelni un kārto, tev atņem. Vienīgā iespēja to sakārtot, un kaut ko ar to tik galā ir atbraukt uz to Latviju. Jā. Tu savādāk nesaka. Tev banka ir te. Bet arī savā veidā tev dod to zīmo. Vienreiz parādu, otrreiz parādu. Tu nesaproti, un tev parāda dižēl, bet ļoti sāpīgā veidā. Bieži vien ir tas jautājums, ka tad, kad kaut ko nedara, kaut kur neieskatās, kaut ko nekārto, tad rodās tas jautājums, ko vēl tu esi kārtās. Kas tev tā dzīvē notiks? Mazulītiņu es ieskrēju. Redzi, tas esat ietrūkt. Mēs likt plāku, savādāk izkārtojumu. Ko vairāk nekā krāpa. Jā. Meditācijās jau pieeja Telegram-īša grupā, kurai var pievienoties, un tur nāk pašu grupiņu ir enerģijas apmaiņa, bet tikai par to konkrēto reizi, kad tu pieslēdzies tiešraidē 7 vakarā trešdienā un esi ar mums tajā vakar meditācijā. Tas tur nekādu citu atbildību neuzliek. Tāpēc tu vari pieslēgties. Viņam jāstrādā. Jāstrādā. Jā. Un tad es skatījos enerģētiskos aspektus krāpšanai attiecībās. Tas ir otrais enerģētiskais centrs disbalansā. Jā. Un sanāk tā, kad parasti kurš liekas cietējis, tas, kurš ir apkrāpts. Piekrāpts. Jā. Viņš ir cietējis, viņš ir tā kā upuris, vai ne? Jā. Un viņš tagad meklē, kas tā kā uz viņu tajā visā attiecās. Un tad es saskatīju kopsakarību. Kā enerģētiskajos centros ir vai enerģijas piesātinātība pārāk liela, vai pārāk maza samazināta. Jā. Otrajā enerģētiskajā centrā ir, ja ir pārāk piesātināta enerģija, ir viss šīs seksuālā rakstura problēmas, kur vajag daudz un dikti un bieži un visu kaut kur un daļiem kādos veidos, ļoti izteikti.
Un otram ir tieši pretēji. Tad, ja ir pārmeta samazināt, un tad, ja ir līdzsvarā, tad tur viss ir līdzsvarā. Vai ne? Viss, tā. Un ko tā dzīve izdara? Lai panāktu līdzsvaru, vajag plusu un mīnusu. Jā. Un viņi saliek kopā. Jā. Un ja cilvēki neviens ne otrs ar sevi nestrādā un neapzinās savu problēmu, tad tā arī notiek. Tad tas arī notiek. Bet tā jau ir, vēl jau ir tās krāpšanas, kā es arī šodien runāju, kad otrs cilvēks sevi noliek pārāk augstu un otru nepamana, tad jau arī rodās vienam vairs iet mīnusā, vienam aiziet jau pusā, jo viņam ir tas es un tad jau arī notiek krāpšanas. Jā, bet neviens tajā situācijā nav upuris. Nē. Abi divi ir cietiet. Abi divi. Un pat nav cietiet, bet būtībā situācijas izraisītāji sanāk, ka ir abi. Izraisītāji, jā. Vaina ir abos. Jā. Jo būtībā sanāk tā, ka lai tas nenotiktu, tas, ar ko visretāk, man liekas, strādā, ir tie, kuriem ir tā otrā centra enerģijas pārpiesātinātība. Tie ir tie, kas, diemžēl, mazāk ar to nodara, jo viņi ir aizņemti ar tām fiziskā plāna lietām, viņiem to visu vajag piepildīt, ieraudzīt, atrast. Un tad viņi tā kā mauc pa dzīvi, pa bāriem, un pa klubiem, un visur, un iepazīšanās portāliem, tā tālāk, jā. Un tad viņi iet un meklē. Tāpēc arī tā ir, kad, piemēram, konsultācija atnāk par personīgajām attiecībām, un tad es saku, ka tev jāstrādā, jāvēro sievišķā enerģija. Un pietiek tikai ar enerģetiskām praksēm, un tev attiecībās nokārtosies. Bieži vien ir tā, ka rāda. Jā. Un netic, kā es sēdēšu, meditēšu, un attiecības sakārtosies. Sakārtosies, jo enerģija sabalansēsies. Jā, bet es varu teikt, tā kā, arī var no savas jau pateikt, sakārtojas, jā, bet tik un tā ir kaut ko, ka tu saproti, ka nav un nebūs, bet ne, savstarpējās, jā, tā kā sakārtojās. Savstarpējās, jā, ka tu spēj izvērtēt, vai ir īstais vai neīstais cilvēks. Jā, īstais, neīstais, bet tu saproti, ka nē, bet... Jo sakārtošanās nevienmēr nozīmē to, ka tu saņemsi to rezultātu, ko tu izdomāji savā prātā. Nē, viņš pēc pieredzes saka, ka viņš ir pavisam ļoti bieži pretēji to, ko tu vismazāk domās. Jā, bet priekš tev tas labākais. Jā. Tā kā jā, kādas jums ir pieredzes ar attiecībām un krāpšanām? Jā, uzrakstiet. Padiskutējiet ar mums. Jā. Vai arī uzdodiet jautājumus par vērtībām, kāds ir. Jā. Un tad iedot tā dzīve tādas situācijas, ka to visu tā kā mēra. Un ja tu esi sapratis, kur ir tas tavs klupšanas akmens, kāpēc tu esi bijis vienā vai otrā pusē, tad tu sāc izvērtēt, jo kur parasti ir lielākā problēma tiem, kas izvēlās krāpt. Viņiem ir ļoti piesātināts tas materiālās pasaules tas aspekts, tā seksuālo enerģiju, jo ir pat, ka tas ir tas galvenais, ka tas ir tas, kas ir visa pamatā, ka tas tagad atturēs un veidos attiecības, un patiesībā beigās tas ir vienkārši reāli fiziskā ķermeņa instinkts. Kāds ir instinkts, lai būtu vēl tāda cilvēcīta uz zemes? Jā. Tāds ir izveidots, bez tā nevar. Bet, jā, normālās veselīgās attiecībās, jā, tam visam būtu jābūt līdzsvarā. Un destruktīvas attiecības arī ir, vai ne, ka tu dzīvo cilvēku, kas nav priekš tevis, kas nav priekš tevis, saku, tas, kurš tevi nepamana, nenovērtē, kas liek pa sevi augstāk. Un tad ir noteikti, un tur nav nozīmes, tu nodzīvo gadu, 2, 20, bet tas var jebkurā brīdī būt tāda situācija. Un, kad tu saproti, ka tu dzīvo ar cilvēku, jā, ir draudzīgas attiecības, jā, nākot pie tevis uz enerģiskām praksēm, uz visu, jā, tas viss sakārtojās, viss ir, jā. Bet, ir, arī tad ir krāpšanas. Jo nav tas piepildījums, jo... Labvakar, Aivuci.
jau arī notiek tās krāpšanas, jā. Nu jā, un atkal no tāda dvēseliskā skatu punkta, tas ir kaut kas, kur, kāpēc tie divi pretpoli ir kopā. Es kaut kur nesen lasīju, un es varētu tam pat piekrist. Man liekas, tas bija Facebook, ko tad citu mēs tagad lasām. Ne jau gudras grāmatas, jā. Es nezinu, Tur Facebooku un tā. Facebooks, TikToku. Un bija par to, ka cilvēks kopumā dzīvē iemīlās 3 reizes. Pirmā reize viņš tā kā vēl meklē atrod sevi. Nu, kas viņš vispār ir, ko viņš no tā sagaida. Jā. Tad otrajā reizē sāk mācīties tā kā pieslīpēties otram, ka tas arī ir cilvēks. Jā. Un tad trešā reizē tikai satiekās 2 pieauguši cilvēki, kurš viens otru papildina. Tā kā tev vēl ir visas iespējas. Man vēl ir visas iespējas, klausies. Man vēl ir Nu, tā. Un arī, lai izietu labvakar BK. Tā bija baigi, ja? Evim signāls slikts. Nu tad tu atrunājies, kāpēc, lai tu nenāktu Aivi vakarā 19:00 uz meditācijas tiešraidi, jo tev ir slikts signāls, labi, mēs tev ticēsim. Reku Lelde raksta 3. reize, tā ir īstā, tam es ticu. Jā, nu tā ir jābūt. Tā ir jābūt, jo nu kā savādāk dvēseli var iemācīties. Nē, ir tie dvēseles plāni, kur saliek kopā jau agri, un tu tiešām var visu dzīvi nodzīvot. Tas ir cits dvēseliskais līmenis. Tas ir cits, jo tādi ir ļoti reti, bet viņi ir. Jā. Un tur nav ļoti daudz to ikdienišķo lietu, pie kā ir pierasts strādāt attiecībās. Jā. Ja ir tāda kopā būšana, tad tur jau ir tā saucamā kopradīšana. Tā ir kaut kas tiešām tāds kopīgs, ko var iedot pasaulē, iedot apkārtējiem, tās attiecības strādā, darbojās pilnīgi savādāk. Bet tā pašos pamatos, tas pirmais vienmēr ir piepildīt karmisko plānu, kas ir visbiežāk ģimene, bērni. Tad otrais ir, izrādās, man ir arī jūtu pasaule. Tad trešajā, ir jau divi pieauguši cilvēki. Jā, programma iziešana kopā ar attiecīgu partneri. Jā. Tā ir, jo Zeme vispār ir visa viena liela programma, liela uzbūvēta skola, kura nāk. Vienas attiec, izēj, otru, un tā tu ejai, kamēr tu apstājies. Jā. Un tad varbūt, kad izaug jau līdz tam dvēseliskajam līmenim, kad atnākot uz zemes, vai tev vairs nevienu nevajag, tu ej tikai kā tur viedais garīgais skolotājs, vai arī atnākot, tu jau uzreiz esi kopā jau ar kādu šo dvēseles partneri, ar kuru tu vari būt visu dzīvi, un tu jau risini pavisam citus jautājumus. No 16 gadiem ir kopā, un liels bija pārsteigums, ka šķīrušies. Pienāca laiks. Jā. Man arī ir zināmi pāri, kas nodzīvojuši vairāk kā 40 gadus, un vienkārši vienā mirklī. Bet tur nebija nekašķi, bet kaut kā tā, kad vienam otram tā sapratne atnāca, ka te jau ir tikai draudzīgas attiecības, kaut kādas piesaistas, materiālais, bērni izauguši, tur jau vairs nav pie kā pieķerties, un apsēdušies un izrunājušies. Un kopā ir ļoti labi, kā draugi, katram ir savas attiecības nākošās, bet ar ļoti lielu gadu starpību izšķīrās, bet aprunājoties, kā izrunā, ka beidzot saprata viens un saprata otrs, un bez kādiem liekiem pārmetumiem, ka izrunājas, jo tas ir arī jāmāk izrunāties, apsēsties 2 cilvēkiem un izrunāties. Kad Ailda raksta, ka sanāk attiecībām arī ir derīguma termiņš. Attiecībām arī ir derīguma termiņš. Ka atšķirībā no pārtikas produktiem to neuzspiež virsū, vai ne? Kad tu saņem cilvēku un viņam uz pieres ir rakstīts laiks un datums.
Laiks un datums, kad tas notiks. Ir gan termiņš, diemžēl ir. Sanāk, ka viss vienam pret otru ir atstrādāts. Jā. Tas arī ir tas, ko mēs parasti skatāmies attiecību izlikumos. Mēs skatāmies, vai attiecības ir karmiskas, vai arī attiecības ir jau citā līmenī. Vai attiecības ir kā transformators, vai tur tikai kur skolotāji ir satikušies viens otru, visu dzīvu mācīt varbūt. Bet karmiskās attiecības visbiežāk ir tās, kuras izmācās katrs savas tās mācības stundas un beidzot var pārtraukt saiti, jo no kā viņas rodās, mēs esam ļoti neuzmanīgi savos izteikumos. Tad, kad mēs esam ar kādu kopā. Jā. Un mēs uztaisam šīs karmiskās saites uz dzīvēm, daudzi to sastrādās piekdien, Valentīna dienā. Es tādu nesvintu svinu. Mīlēsi? Nu kā, kāpēc ne? Nē, man nevajag mīlestībai īpaši izteiktu datumu. Nē, bet tajā viņu var vēl vairāk izrādīt. Jo vairāk svētku, jo labāk es svētku svinu. Nē, es ne. Viss svētku svinu. Šogad nesvinēšu. Svinēšu, bet es tev uz saviem neaicināšu. Labi. Jā. Tu tikai nesastrādā. Jā. Nu, lūk, un tās karmiskās tās lietas, ko tur sastrādā, ja, ir visi šie te solījumi. Es tevi mīlēšu mūžīgi mūžos. Kas ir mūžīgi mūžos? Ir dvēsele ir mūžīga, tātad tu šo cilvēku mīlēsi dzīvju dzīvēm cauri, nerēķinoties ar to, ka viņam vajadzēs iegūt citas pieredzes. Jā. Un tad mēs nonākam attiecībās, kur mēs tās dvēseles satiekam, iemīlam, un viņas aiziet tur, kur viņām jāiet, viņas turpina savu attīstību, un mums te paliek šitais nepiepildītais, bet tu taču devi solījumu. Un kamēr tas nav saprasts, ka tā tas notiek, tikmēr to karmisko mezglu nevar pārtraukt. Jā. Tā kā esat uzmanīgi to, ko visiem solīsiet. Jā, piekdienas vakarā. Piekdienas vakarā. Attiecības ir izlaicīgas, lai mēs mācītos. Es negribētu, piemēram, ar vienu sievieti dzīvot 500 gadus. Nu jā. Bet ja piemēram tā dvēsele būtu katreiz citā veidolā, katreiz ar citu raksturu, tad varētu būt šī miedarbība ar vienu konkrēto dvēseles partneri. Jo pa dzīvēm jau mēs mainamies, kas mēs esam. Jo vienu dzīvu viņi tev besī un ir augsta kā ledus. Un nākamajā dzīvē viņa ir viss Spānijas karstups. Jā. Jā. Un vēl nākamajā dzīvē vēl savādāk, tad jau varētu būt viena tāpat dvēsele. No sērijas te dzīvē es besīšu tevi ārā un pēc tam tu mani sarunājam. Bet ļoti, bet ir ļoti daudz lietas, ko mēs šādi enerģētiski piesaistām, kaut ko pasakot otram. Jā. Pasakot, izsakot. Un pēc tam, kad tā nav, tad ir... Tad jā. Tad jūs piekrīt. Tad piekrīt. Jā. Tad jā. Jo to raksturu un mūsu izpausmes iedod inkarnācija. Tā nav dvēsele. Dzimumu arī iedod inkarnācija. Jo dvēseles savā starpā vispār ir beznosacījuma mīlestībā. Un vispār tajā dvēseli pasaulē skaitās tā, ka tas aspekts, kas ir nākot uz zemes, kad ir jāsako tam zemes likumam saucamajām, lai otram nebūtu sāpīgi. Un tāpēc atkal nonākam līdz tai krāpšanai. Kad dvēseles var miedarboties viena ar otru nebeidzamā plūstošā mīlestībā, tikai tad, ja tas tev pietuvināto dvēseli nesapina. Tad, kā ir vieta būt visam kam, jo arī tās ir pieredzes. Un ir arī bijis gadījums, kad labvakar Līga. Līga šovakar 19. ir iespēja tiešraidē piedalīties meditācijā Telegram grupā. Jā, ir bijusi tā, ka tu skaties un pēti arī caur tiem pašiem kāršu izlikumiem vispārējo, kaut kādas attiecības vai kādas sievietes dzīvi. Viņiem vispār nav paredzēts konkrēts partneris. Un tie partneri mainās.
pa nedēļu, pa 2. Nu, un tad vēl iegūst īpašo. Jā, un iegūst vēl to īpašo nosaukumu, jā. Beigās izrādās, ka viņa vienkārši kā dvēsele ir atnākusi iepazīt fiziskā plānā tikai uz Zemes eksistējošo seksuālo enerģiju. Viņai ir vienkārši, nevis viņa dzīvo nepareizi, vai dzīvo kaut kā, nu tā kā pāri kaut kam, bet tāds ir dvēseles plāns. Un nav paredzēts no tā kā izskāpt, vai no tā kaut ko saprast, vienkārši slīd caur dzīvē ar saviem visiem šitiem te partneriem. Jā, bet viņi uzskata kā nepareizi. Viņi jūtās slikti tajā, ka viņai nav tā kā visām. Nav kā visām. Un tas ir nākamais, ar ko strādāt, ka man ir tā kā man. Mēs tagad nesludinām, ka tā jādzīvo. Bet kopumā mums katram ir jāatrod savu īstā vieta, man liekas, par to ir stāsts. Jā. Kur tu jūties vislabāk? Viskajos? Jā. Es jūtos labi. Kurš jūtos labi? Tu zini, kurš jūtos labi. Nu, viskajos, jā. To mēs jau zinājām. Jā. Tā kā tā. Kādas jums ir pieredzes? Pieredzes ar šo visu, ar solījumu došanu. Pēc tam saprast, ko tas ir izveidojis, kā varbūt kāds teikt otrpus ekrāna teikt domā tā, ka es jau biju saplānojis tādus solījumus. Jā. Un šeit pasaka, ne, labāk nevajag. Bet atkal otrs, tagad daudzi baidās uzņemties atbildību, atsaucās uz visu šito te, un atkal ir otra galība, ka baidās savienoties, ka baidās iet laulībā, tātad dod šo te kaut kādu solījumu, jo tāpat tās taču nāks nākamais, un tad ir atkal jautājums, vai tev šīs attiecības ir kā garīga un enerģētiski izaugsme, vai tikai fizisko vajadzību piepildījums. Vienkārši, man liekas, cilvēkiem ir brīžiem pašiem bailes no tām savām emocijām, ko viņš izjūt, kas viņam ir iekšā patiesās. Ka viņš otram cilvēkam uzkrauj visu virsū. No tādā ziņā, kā piemēram, vai nu var kaut ko pārmest, vai kaut ko tas, bet viņš vienkārši mēģina, vai tas ir tas no tā viena viedokļa, lai viņam klāt netik, viņš nelaiž klāt, jo viņam ir bailes viņus izrādīt. Ir tādi, Nē, mūs aicina, mēs neiesim. Nu, tajā lielajā lodziņu laivā. Nē. Kas mums aicina? Mums ir savas tēmas, savas sarunas. Mēs nenākam pelnīt. Es nevaru pārdzīvot, es nevaru aizsūtīt mērķi tālu. Līga, tu atsūtīji kaut kādu interesantu rozi, es tādu nebiju redzējusi. Tajā brīdī vispār nevar redzēt. Jā. Tā kā, ja jums ir kādi savi jautājumi kārtiņi, tad mērķi dāvaniņa, ja nē, varat ierosināt vēl par ko mums parunāties. Cik vispār pulkstenis tas laiks iet tik ātri, pasēsim pāri 6, manuprāt. Un tad sajūt, ka mēs te esam 5 minūtes. Bet apmēram bez 10:07 mēs slēgsim ārā tiešraidi un iesim uz tiešraidi Telegram grupā uz vakara meditāciju. Jā, Aivs raksta, ka no tās partneru daudzo maiņas ir jāsaprot, kāpēc tam attīrīties no tās miskastes. Jā, enerģētiskās piesaists veidojās, tā ir, bet jaunajās enerģijās, starp citu, viņas vairs neveidojās tā kā iepriekš. Vairāk neveidojās. Bija viens moments, tas pārējais periods, kad ļoti veidojās tās saites, piesaistes katrā ar katru partneri, kurš ir bijis, pēc tam nevarēja tikt vaļā, bet tagad ir kaut kādi tie pieredzes pārējais punkti, kas nostrādā savādāk un neizveidojās, tā, ko saka tā enerģētiskā piesaiste, ka tam cilvēkam mēs kaut ko parādā. Bišķiņ tā enerģija tagad saka, jaunajā pasaulē strādā savādāk. Nav vairs tik viennozīmīgi.
Paldies, Līga. Līga, gaidu jautājumu. Un tad jau var staigāt apkārt. Viss ir atkarīgs no motīva. Droši vien no tā, vai dzīve kaut ko tādu piespēlē, kāpēc piespēlē, viss ir rūpīgi jāizvērtē. Tas nav tā, ka tagad ņemšu un staigāšu. Jā, tas nav tik viennozīmīgi. Tas ir vairāk uz to, kad daudzi baidās, teiksim, no šī aspekta, kas ir ilgi kaut kādos attiecību meklējumos, baidās, ielaisties kaut kādās attiecībās, baidās kaut ko sajust, kaut ko izmēģināt, jaunu vai kā. Bet vairāk uz to skatoties, neveidojās uzreiz tas lielā tā karmiskā vai enerģētiskā saite. Bet ir tādi, kurus no malas, ja tu pastīties, tad liktos, ka viņam tas ir sporta veids. Tas ir tas lielais otrais pārsātinātais centrs. Līgi, ja tu sūtīji jau jautājumu, tad iesūt lūdzu vēlreiz, jo man šoreiz tas statīvs ir tik tālu, ka man tur ir grūti sabīdīt. Tad es uzreiz varēšu izlasīšu un paskatīties. Nekas ļoti labi. Tev vairāk redz tur. Tāds mērķis. Es vispēju malā, bet tev tad jāveicās par šo. Nē, man ir ļoti labi. To ļodu nevar pustināt. Ja jūs redzētu, kāds mums ir telefons statīvs. Mums ir ļoti moderns telefons statīvs. Jā, tur ir liepu laipa grāmata apakšā, manuprāt. Un tad ir tāds kaut kāds izliekts, tas mazais statīviņš, kas ir domāts uz galda. Un tad tas viss ir uzlikts uz daudzām spēlēm un grāmatām. Un vēl viss ielikt stikla bļodā, lai neapgāžās, ja telefons pa lielu. Jo šeit ļoti steidzos. Un kā rituālā salikts apkārt vēl ir krūzes. Krūzes mums iedzert kaut ko no viņām. Jā. Aivi, mēs tev arī nolikām krūzīti. Tā. Līga, ko visums grib teikt. Skatāmies, ko Līgai visums grib teikt. Līga, visums uz tevi kliedz. Nav klikšķis. Ja nav klikšķis, tad nevajag. It kā ir, bet nav. Jā, bet reizēm arī to klikšķi jāpamēģina. Noklikšķēs līdz galam vai nē? Līga, tev ir tā. Visums tev vēlās atgādināt to, kad ir jāsabalansē. Vairāk gribētos teikt tā, te nāk 7. centra meditācija, un šis te balanss neaizlido pārāk ļoti visos enerģētiskos procesos. Kaut ko bišķiņi ir jāpabalansē starp tām, man liekas, gan tām zemes un visām tām enerģijām. Tā priesteriena vairāk tā tev liekas, ko viņi izsauc. Es viņus redzu kā to balansu, kurš ir nepieciešams. Jo viens ir tas, ka tev var iet un darīt un meditēt un lidot. Ar savu gudrību, viedumu tādu. Zemē visu savietot. Zemes plānā realitātē. Un caur savu augstāko es jāvairo spēju uzticēties. Un arī kaut kādi ģimenes un šie te visi kopīgi enerģētiskie procesi. Dzimtes jautājumi, jā. Jā, un šitajā brīdī tie suņi arī uzkrita to uzticību, uzticēšanos varbūt savai dzimtai radiniekiem. Un sirds mērķis nav uzstādīts. Varētu ķerties tam klāt. Šobrīd sirds centrā es uzņēmusies pārāk daudz nest. Ir laiks nolikt kaut ko nost. Atbrīvot rokas, lai varētu uzstādīt jaunus sirds mērķus. Man ir jautājums, kur es tur varu klātienē iespiesties, lai viss ne... Tad, ja tu būtu, tad tikai tu redzētu, kā tas viss notika. Tad es noteikti nebūtu statīvu aizmirsusi, tad viņš būtu tur, tad būtu kadrs tāds pa visu dīvānu. Tā kā nemaz neceri, kad tu do šitā izspruks. Mums šodien izpaliek zefīra šokolādē. Un vispār man ir tāda doma, kad, protams, iepriekš piesakoties un mums izvērtējot, mēs tāds ļoti liels vērtētājs esam,
Var arī pieteikties ar savu tēmu, un tad atbraukt šeit, un tad mēs par viņu varam runāt. Jā. Jā. Ar savu kādu konkrētu tēmu, kuru šādi kopīgi apspriest, bet pēc tam ir jāmeditē. Tur nav variantu, tur 7, pēc tam ir jāiet meditācijā. Aivi, tev ir laiks sagatavoties līdz nākošajai trešdienai? Sagatavot tēmu. Jā. Galvenais neaizmirst statīvu. Es gribēju, domāju, ka teiks neaizmirst svārstiņu. Jā. Tā kā, jā, tie, kas vēlās, var piesakot Telegram grupiņai un atrast ceļu arī uz vakara meditāciju grupiņu. Tur viss ir ļoti vienkārši ieraugāms, izlasāms, atrodams. Jo trešdienas mums tādas sarunu dienas. Nu, lūk, kas mums vēl tāds interesants? Par ko mēs varētu pajautāsim, par ko mums vajadzētu šobrīd parunāt? Ko tu domā par šo? Par pārpilnības plūsmu. Man bija viena tāda interesanta saruna nesen par pārpilnības plūsmu. Zini kā, kad saka, ka tev tagad atvērsies pārpilnības plūsma, nu, tad tev pilnīgi viss būs. Svārstiņš ar jauno garo ķēdi vienmēr ar mani. Un jā, patvērsies pārpilnības plūsma, tad viss būs. Jā. Bet tad man pastāstīja šai pārpilnības plūsmai tādu aspektu, kad ja tu tā kā sev mēģini piesaistīt pārpilnību, bet nekonkretizē. Nu, tā kā es vēlos, lai pie manis plūsta nebeidzami naudas līdzekļi, lai es varu viņiem brīvi rīkoties un pietiek visam, kam nepieciešams un vēl paliek pāri. Ja? Nu, piemēram, varētu būt tāds, vai es tur vēlos, tur vēl kaut ko. Tad vienkārši koncentrējoties uz pārpilnību kā plūsmu, tev visu apkrāmējies ar mantām. Jā, tev visu iedod pārāk daudz emocijas, pārāk daudz sajūtas, pārāk daudz notikumu, pārāk daudz mantu. Ar to tu pats arī netiks pēc tam galā. Vispār netiksi galā, un pārāk daudz darba, un pārāk visu kaut kā. Tā kā arī ar kaut kā pārpilnību. Nu, vajag. Pašpietiekamību. Pašpietiekams. Ko ar to tu darīji? Kur tu man tēji? Es nevaru no tā krēsla piecelties, piedod. Es tev apkalpošu. Paldies. Pie augstās pieliešu karsto. Viņa vispār vēl ir karsta. Nu, ir bišķiņi, ne? Ir. Paldies. Bet jā, tā pārpilnība ar mantām var apkrāmēt. Aivis atkal saka, ja mantas ir daudz, tad viņas var pārdot. Jā. Varbūt arī, klausies, tu manifestē pārpilnību, tev iedod ļoti daudz mantas, un tu vari vēl sev sagādāt to vēlamo naudas plūsmu, tās mantas pārdodot. Vienkārši izmantot tā kā visum dotās iespējas. Jā. Visu, ko tu uzdāvi, tu pārdod. Bet man, piemēram, ir bijuši tā dāvans, kas man dāvinātas, ko pēc tam, piemēram, gribas izsviest ārā, un tu tīri māju un vienkārši to izmet ārā. Bet Ilona pasties iesaka labāku veidu, var ziedot. Tavs ego izmet, bet kādam varbūt tas būtu bijis noderīgi. Ego? A? No, ego ir šeit tik noderīgs, jā. Bet vispār man tagad bija tāda sajūta, ka ļoti, es arī, man liekas, biju ierakustījusi enerģētiskā grupā, kad šobrīd ir ļoti nepieciešama lielā tīrīšana, visu tīrīt. Un man pašai bija tā sajūta, ka tā kā tu saki, ka gribās izmest lietas, kas ir no kaut kādiem cilvēkiem, vai ar viņiem saistās, vai ar kaut kādiem veciem, seniem procesiem, piemēram, kleita, ko tu neesi vilcis tur 7 gadus, bet pirms 7 gadiem bija kaut kādā notikumā, kurš tev varbūt ne pārāk
Jā. Vienkārši mest ārā. Es tieši to arī izdarīju. Kaut kādas lādītes, kaut kādas visādas, jā. Man tēls atnāca mājās, ieraudzīja tos lielos maisus. Viņš paprasīja, kā mums mājās vēl mantas ir man. Visur centies saskatīt biznesa iespējas. Jā, Jā, klausies, tu varētu mums uztaisīt biznesa plānu. Jā. Kā mums piesaistīt vairāk meditētājus klātienē? Mēs viņus apsolam nepārdot. Neziedot nevienu. Neziedot, nepārdot. Bet ar to ziedošanu arī ir tā interesanti. Tā ir tāda interesanta enerģija. Ziedošana, jā. Kad, kur, kāpēc to dara, ar kādu domu, sajūtu. Jā. Cik to uztver kā pārspīlēt pienākumu, gribētu pat teikt? Status izrādīšana. Jā, ka pilnīgi vajag. Mēs kaut kā vienu rītu arī runāju pa ziedošanu, pa labdarībām, pa lielam. Tie visi futbolisti, Ronaldo, neviens nezina, cik viņš noziedo. Ko viņš dod slimnīcām. Viņš no nekur nepublicē, viņš nebļaustās apkārt. Viņš to dara ļoti, ļoti klusiņā. Un neviens ne čiku, ne grabu. Citi to pārmērīgi liekas jau ar tādu tā kā pienākumu nevajag. Un ja es to neizdarīšu, kā tā, nav tas pienākums, tev ir pašam jājūt, tu to vēlies vai tu to nevēlies. Kāpēc tu to dari? Un kāpēc, jā. Cik cētos lielu naudas summu, viņa būs, varētu teikt, nenozīmīgi nolikta tāda. Labi. Bet te pašā laikā tu redzēji vecs cilvēks veiklā metajā kastītē iekšā tās naudiņas. Un tu pajūti, ka patiešām ir. Vai citreiz skaties jaunieši, jauni bērni. Tādi gados bērni, ja, tādi jaunāki. Bet tas arī ir kaut kas, ko mūsdienās jau ieaudzina. Tā ziedošanas kultūra ir ļoti augusi. Jā. Tiešām kas mazliet kā tāda kultūra, kā kaut kas. Kā obligātais jau. Jā, kam ir jābūt. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Protams, ir labi palīdzēt, ir labi atbalstīt, ir labi iedot. Jā, tādā. Kādas jums ir sajūtas par ziedošanu? Saskatīt biznesos. Jā. Jautājumu mums nav nekāda. Nē, neviens kārtīm šodien neko nejautā. Visi sēž un klausās. Kamēr jūs sēžat un klausāties, es jums varu izstāstīt. Tap. Es jums varu izstāstīt, kā abonentu saturs mainīsies. Tie, kas ir abonentu, tas, kas ir tikai abonentiem pieejami video, man ir plānā tagad viņus papildināt ar dažādiem konkrētiem gaismas rituāliem, ar dažādām konkrētām afirmācijām, ko lietot un veikt ikdienā. Jā, uz konkrētām lietām, kā strādāt, to tā kā ielikt jau kā izmantojamu video materiālu ar aprakstu, ar piemēriem. Un tas būs pieejams tiešām tikai abonentiem. Jo pagaidām neredzu tam vietu tajā visā tajā publiskajā telpā, jo tas var aiziet kaut kur ne tur. To var pagriezt savādāk, to var izmantot savādāk, viss, kas ir uzreiz nosaukuma rituāls, tur kā teikt, atradīšu attiecīgu vietu. Tātad tas būs tikai tiem. Un jā, man liekas, ka kļūt par abonentu manā šajā TikTok profilā nemaz nav tik kosmiski. Tur mēnesī, man liekas, bija kaut kādi 3 eiro vai kaut kas tāds vairāk tur nebija. Es pastīšos. Un jā, tas būs tas, ko es no nākamās nedēļas pamazām sākšu likt klāt un papildināt ar šiem te video. Tur arī šobrīd ir diezgan daudz, kas pieejams, tas, kas nav pieejams citiem. Gan afirmācijas, gan, manuprāt, dažas pat meditācijas, kuras var iziet.
Es pieņēmu 6 mēnešiem. Tur vērtām laikam, kad atjaunojās ik pa laikam. Jā, man rāda. Bet man neļauj telefons. Bet tev nevajag. Priekš kam tu tagad to darīsi? Nu, bet man neļauj telefons. Viņš tev ļauj, ja tu klikšķinās, viņš tev uzreiz ievedīs bankas kontā un tu maksās. Nē, viņš prasa te klikšķināt. 2 reiz ātri nospiest un tā, lai viņš redzētu tavu seju. Re? Paldies. Kāpēc man ir uzlikts uz sejas? Nezinu. Nu, lūk. Dārts tagad ir abonents. Redzi? Tagad mēs to visi redzam. Kad uz 6 mēnešiem vienkāršākās abonentu klausies. Tieši šodien. Es tagad esmu, jā, nu man mūža klients. Jā. Jā. Un, jā, man ļoti gribās iedot kaut ko tādu, ko var izmantot ikdienā. Bet negribās tajā, tā kā tur, kur viss līdz cauri. Tā. Jā, vajag abonementiem, jā. Jā. Man liekas, ka to arī vajag kaut kā piespraust. Es nezinu, vai tu vari? Nē, tu nevari. Es varu. Es nevaru. Tā, ar meditāciju ir tā, ja tas interesē un jūt, ka kāds aicina, tad ir jāmeditē. Jā, sajūta enerģētisko signālu, ka šajā brīdī ir laiks meditēt, un tad to arī ir jādara. Tā, es tūlīt paskatīšos. Varēju šādi piespraust. Ziniet, cik jau klausīties jūsu balsīs, biju iztukšota un pat nedaudz sagrauta. Kas to raksta? Ilītis. Tagad miers. Cik forši. Cik forši, Ilīti. Tāds arī īstenībā ir vienmēr bijis tas mērķis. Arī, kad es nāku laivos, man ir tā sajūta, kad iedot tieši to kādu enerģiju. Jā, tam visam ir pastarpināti kāršu izlikumi un atbildes uz jautājumiem un vispārējais. Bet vienkārši parunāt. Bet mums jau arī būs drīz, īstenībā tas ir drīz, 12. marts ļoti drīz, kad mums būs šī grupas tikšanās. Un tad jau kādam lielākam, plašākam lokam kāds saulgriežu pasākums. Bet ja es jāsaka godīgi, man laikam tomēr tas variants, kurš mums bija tajā pašā vietā un tajā pašā laikā, man viņš patika. Jo tur bija vieta, tur bija telpa, jā, par vasaras saulgriežiem. Es biju tur, kur viņi bija. Jā. Es biju nesen aizbraukusi uz to vietu, un tā vieta tagad bija jūra, to vietu bija tā drusciņa. Ielocījus? Jā. Tad būs ērtāk sēdēt. Pirmā saulgrieža būs ērtāk sēdēt, jo man liekas, ka tas ir tāds, kur arī tad, ja, piemēram, nav tur savs transports vai vēl kaut kas, kad satiekoties uz to saulrietu un sagaidot saulēktu, tā ir vieta, kur atnāk autobus, kur tu pēc tam vari aizbraukt no rīta mājās. Un tajā pašā laikā tas bija nos no visiem, tur neviens nestaigāja, netraucēja, ir iespēja iekurināt ugunskura, nav ērču, kas ir pļavā. Jo visas tās pārējās lietas var kaut kādā veidā apvienot, kaut ko izdomāt, kaut ko tajā visā ienest savu, nākt ar tiem pašiem saviem ziediem un visu pārējo. Tagad es zināšu, ka siltāk jāģērbās, ja? Ka naktī, ka saulgriežu naktī var palikt arī vēsi uz saulēktu pusi. Tomēr jāsaģērbas siltāk. Veiksmi tev darbiņā, Aivi. Veiksmi darbiņā un naudas pelnīšanā. Un veido biznesa plānu mums. Veido biznesa plānu. Redzi, jau ir 6:30. Jā, visi, kas vēlās, var nākt vakarā 7 uz meditāciju Telegram grupā. Un Aivi gaidam nākošu trešdienu ar zepīriem. Var arī bez zepīriem, bet vieta kadrā. Vieta kadrā ar zepīriem. Zepīri vai torta vāverīta.
Nu, tā jau ir tradīcija. Nu, jā. Nu, jā. Tradīcijas nevar lauzt. Ja nu detoks? Ne. Trešdienās. Nebūs. Trešdienās Tātad, nebūs. ja jums ir problēmas ar sekošanu līdz savam svaram, tur cukurēšanai un jebkam citam, un jūs vēlaties kaut uz vienu dienu no tā visa atbrīvoties, tad trešdienā droši aizbrauciet šeit, jūs visu varēsiet. Visu varēsiet. Varēsiet ēst, un vienīgais dzert gan tikai tēju. Jā. Nu, to visu līdzi jānes. Mēs pagaršosim, kas jums garšo. Kooperatīvs. Nu, tā. Es zinu. Nu, labi, nevar jau Aivim jau teikt. Es viņam teikšu, metu, kā tu tieši trešdien, ka jau viņš būs klāt. Bet viņš būs. Tā, pastīšos arī šo, vai nevar piespraust. Var. Un kāpēc es kā moderators un ko tādu nevar izdarīt? Nu, lūk, piesprauda, kur var kļūt par abonentiem. Tātad, pievienojoties abonentu saturam, abonējot TikTok kanāliņu, jau ir pieeja video materiālam, kas nav pieejams visiem profilām. Tagad ļoti laba cena 6 mēnešiem abonementu. Jā, un tur, jā, tad būs gaismas rituāli un šādas lietas visas, kuras ir tikai abonenta acī redzamas. Man tā liekas, kad es tomēr to saturu vismaz mēģinu taisīt tā vērtu, ka tas nav tā vienkārši tā, tie mani sekotāji, tie mani tur tie un tie, ka gribas kaut ko iedot pretī. Nezinu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Neskaties, mēģinu dāvanu sūtīt. Tad man tur jāskatās, ka manas dāvana. Es kaut kā sagrozīju to kameru, tagad to es kaut kā tā. Es ļoti labi izskatos. Jā? Jā. Nu, re. Es ļoti labi izskatos. Nevarēju tā skaļi teikt, bet te bija diskusija. Nu, bet kāda diskusija? Satika darbu kolēģi un es iesaku, man beidzot mati izauguši tādu, kas var copas sataisīt. Viņa teica, ka šī frizūras atcelties miskastes maisas. Ziedi vainags uz miskastes maisas. Reji to vainziņš. Jā, bija, redzēju. Paldies. Kāds ir tavs jautājums? Tas bija par tādu? Jā. Jā. Nedomāju, es šitā pateicu. Es pat dzirdēju. Kā man šodien ar to dzirdēšanu ir? Un noklausīšanos? Nevar tiešraidē tādus vārdus lietot. Slikti. Slikti ir ar dzirdēšanu. No tā. Nu, visu kaut ko esam parunājušies. Cik mums tur ir bišķiņ pāri pusē. Tie, kas vēlās, vēl var paspēt cauri profilu, aiziet pievienoties Telegram grupai, caur kuru ir links uz vakara meditācijām. Un tur turpmāk būs tiešraidē katra šīta trešdienas vakara meditācija. Šovakar arī. Nemaz nesmejies, būs jāmeditē, nevarēs vairāk vienkārši runāt. Plūstu. Pajautāsim vēl kaut ko tāds, arī mums pastāsta. Kāds vienmēr izdomā, par ko parunāt. Mums vēl ir 15 minūtes. Un tātad mēs pajautāsim, par ko jums būtu šobrīd jādzird. Par ko tiem, kas šobrīd ir tur, būtu jādzird, vai ne? Pirmkārt, dzīvības koks un sazināšanās procesi izskatās, ka šobrīd klausītājiem ir aktuāli. Un tajā pašā man vairāk laikā sevi vajag iecināt. Visuma dāvanas. Vau, tāda dāvana man gan patiktu. Visuma dāvana? Jā. Bet viņas jau mums ir katru dienu. Tu esi dāvana, es esmu dāvana. Jā. Šāda telpa ir dāvana, notikums, jauna diena ir dāvana. Katrs komentārs ir dāvana.
Katrs cilvēks, kurš to sadzird, ir kā dāvana. Jā. Jā, mums laika šīs dāvanas. Tikai jautājums, ko mēs no viņām novērtējam. Un sanāk, ka viņas būtībā ir šeit jāmeklē te uz zemes, savā fiziskajā veidolā, fiziskajā ķermenī, tajā, ko mēs varam piedzīvot. Būšana šeit uz zemes ir tā dāvana kopumā, ka mēs vispār varam būt. Jo dvēsele kā tāda, viņa nevar nesataustīt, nepasmažu, nepagaršot, vai tur ir zefīrs vai nav. Un to varam tikai tagad. Nu, vēl tur 300 dzīves pirms tam un 400 pēc šīs, bet tad jau saproti, tā tēja vairs negaršos tā. Tajā nākamajā inkarnācijā. Viņa būs savādāk. Es domāju, daudz kas no tā, kas ir šobrīd pieejams, nebūs tad, un nebija kaut kad tad iepriekš. Droši vien iepriekšajā dzīvē, kad mēs te bijām reāli, noteikti vispār nebija saldumu, un kas ir vēl tāds, kas te... Domā, nebija? Nu, šitādi nebija, tāpēc vajag garšo. Šādi ne. Es domāju, kaut kas jau bija salds. Kaut kas jau salds Bet bija. saldumu. Medus. Nektārs. Saņēmu šodien dāvanu. Priekšlaicīgu Valentīna dienā. Oh, cik skaisti! Nu, tas ir tik forši. Saņemt dāvanas. Jā, dāvanas. Bet man, piemēram, patīk saņemt dāvanas kaut kādi pēdējie 2 gadi tikai. Līdz tam kaut kā, nē, pēdējie gadi. Jā. Jā, un dzimšanas dienas gaida. Tagad man 3 būs, ļoti gaida. Dāvanas vai dzimšanas diena? Vairāk tieši dzimšanas dienu. Es 1. gadu gaidīju vārdienu. Jā. Un tā arī nesapratu, kāpēc es viņu tā gaidīju. Tā kā atbildīts par mērķi dāvaniņām. Un Sindijai ir jautājums, kas sagaida marta mēnesī? Sindija tēja. Skatāmies, kas Sindiju sagaida marta mēnesī. Nu, pirmkārt jau noteikti pabeigs zināt kārtis. Kļūs par abonentu. Izmantos visus gaismas rituālus, kas tiks ievietot abonentu saturā. Katru trešdienas vakaru caur Telegram grupu piedalīsies vakara meditācijā. Noteikti kādu vakaru Sindītu atbrauks līdz mums šeit, sēdēs ar mums šeit kopā un diskutēs par konkrēto dienas tēmu, no kuras mēs novirzījāmies jau pirmajās 3 minūtēs. Tev arī tas sanāks. Vismaz redzot tavus laivus pavisam noteikti, mums būtu kopā labi parunāties. Bet nu skatāmies, kas tev sagaida marta mēnesī pēc augstāko spēku viedokļa. Es jau iepazinusies ar visiem kursabīdiem, kas pēc... Redzi? Pat vēlēs es neespaskāt. Nu, marta mēnesis beidzot tev ienesīs to. Sveiks, Vēvam! Kad tev izdosies, Sindī, beidzot sajust tās savas patiesās vērtības. Pārstājās tā skriešana pakaļ kaut kam. Pat gribu saņemt, gribu kaut ko iegūt vairāk, gribu kaut ko atvērt, gribu tur kaut ko piedzīvot. Bet ienāk tāds lielāks, varētu teikt, miers tajā visā, jo tu beidzot esi līdz galam apzinājusies savas vērtības. Un šajās vērtībās tev ir viss šis, tā ir tava vērtība, tavs viedās zināšanas, tavs maģiskais spēks, visi instrumenti būtībā ir pilnībā tavās Tikai rokās. ņem un dari. Jā. Nu, nāksies mazliet arī pastrādāt ar pagātnes ietekmes atlaišanu, kas ir nepareizi priekšstati par mīlestību. Tie, kur ir veidojušies no kaut kādām dzīves pieredzēm, kur kaut kas nav sanācis vai kaut kas nav izdevies, nu, tā kā domāt vai tā kā gribētos. Un caur šiem priekšstatiem, kāda mums nāk enerģija, mums negrib vairāk neko. Tā teikt, papildinājumu informācijai nav.
Tā kā būtībā ir ļoti būtiski tev pievērst to uzmanību, kas ir tas, ko tu saredzi un sajūti, kādas tās traumas tev ir atstātas un kāpēc. Un kāpēc tu viņus tā kā turpini it kā saskatīt tajos cilvēkos, kas tev ir apkārt. Un sakārtosies kaut kādi ģimenes jautājumi. Tās lietas, kas ir saistītas ar ģimeni, ar dzimtas saknēm, un tās lietas, ko tu šobrīd vairāk izcīni tieši sevī. Ļoti, ļoti cīnies pat ar sevi. Un izskatās, ka marta mēnesī izdosies šo cīņu izcīnīt. Sajutīsi ar rezultāta garšu. Kaut kā tā. Nu, vispār diezgan smuki izskatās. Vai ne? Smuki izskatās. Ja sākums jau ļoti skaists. Un tā. Paldies par komandas sirsniņu. Tā kā jā, mīļie, cik mums ir. Mēs vēl te būsim 5 minūtes, jo pēc tam mēs gatavosimies vakar meditācijai, kas vēlos pievienoties vakar meditācijai caur Telegram grupu. Var atrast saiti uz Telegram grupiņu, kurā tā kā būs tā tiešraide. Un turpmāk šādi būs katru trešdienas vakaru. Jā. Un nākošu trešdien mēs būsim kuplāks pulciņš. Jā, būsim kuplāks. Paldies, Tatjana, gaidīšu tavu jautājumu. Tev arī, Sindija, burvīgi vakar, un mēs tevi turam pie tava nepateiktā vārda, bet sajustā, ka tu arī kādu vakar šeit sēdēsi. Jā, mēs tev gaidīsim, Sindija. Gaidīsim Tatjanas jautājumu. Pēc pulksteņa laikam tas arī būs pēdējais jautājums, uz kuru mēs atbildēsim, jo tad mums būs jāsagatavojās vakara meditācijas tiešraidē, kas būs Telegram kanālā. Tatjana, ja tu uzrakstīji pirms tam jautājumu, tad ieraksti viņu vēlreiz, lūdzu, jo man šodien tā bīdīšana tāda tālu. Jā, man arī nesanāk. Mums šodien nesanāk bīdīt jautājumus. Vai es sevi nepamanīju, Sindija? Vai tev arī burvīgs vakars? Jā, jo tur laikam kaut kā bišķiņ vēlāk aiziet. Man vēlāk pasaka, un tad ir mazliet jāpagaida. Es tik tālu neredzu. Tatjana grib zināt, kas viņu sagaida martā. Skatāmies. Kas sagaida martā? Beigās šitais te uzlikās augšņīs, kaut ko salika, kaut ko aizslēdza. Nu tev, Tatjana, taču es pareizi lasu tik tālu. Marta mēnesī tu beidzot izkāp ārā no izdzīvošanas bailēm. Tātad sakārtojās kaut kas dzīves pamatos, atverās jaunas iespējas, lielāka stabilitāte, varbūt sakārtojās finanšu vai darba jautājumi. Un, ja mēs skatāmies dziļāk šajā procesā, tad kaut kas būs ļoti atkarīgs no tevis, no tā, ko tu izvēlēsies, ko tu darīsi, iespēja izkāpt no kaut kurienes ārā. Izkāpt ārā no cikliem. Dažs šodien nefiltrē. Man vārds ir uz mēles galva. Izkāpt ārā no cikliem. Tātad, varēs noslēgt kaut kādus posmus. Tad verās ļoti skaisti vaļā pasaules izzināšana. Satikt jaunus cilvēkus, atvērt jaunas iespējas, uzsākt kaut ko jaunu, un vēlreiz jaunu. Par to būs tavs marta mēnesis. Sveika, Ilona! Bet kas tev traucē uzsākt jauno, ar to nāksies pacīnīties, un tie ir tavi iekšējie procesi, tavas domas. Jā, pati sev bloķē. Jā, tas, ko tu pati sev nobloķē. It kā varētu iet to plašo sirdi un iespējām, tādu plašu vēzienu, iegūt sev kaut ko jaunu, skaistu un brīnišķīgu, un tu to nobloķē. Un tad vēl
tev būs kaut kādas lietas, kas sakārtos, nevis sakārtos, bet pacels augšā emocijas, riktīgi emocijas plūst pāri malām. Būs kaut kāda notikuma, pajautāsim dziļāk, kādi tie varētu būt. Atkal cīņas ar sevi. Atkal cīņas ar sevi. Tu visu marta mēnesi, cīnīsies pat ar sevi, ar saviem iekšējiem demoniņiem. Pati kaut kādās bailēs sev arī dzīves iekšā. Pārliecinātība. Jo šeit var teikt, ka tie dzīves pamat viss skaisti, viss forši, viss sakārtojās, saliekās pa plauktiņiem. No šeit jau arī ļoti skaisti ir apakšā. Bet ejot iekšā jaunos procesos, pati bremzē. Pati nobremzēs kaut kur. Tāpēc nebremzē. Jā, mums jāpārtrauc sevi bremzēt. Jo viss ir ļoti skaisti. Sveiki, Ilona. Jā, tu forši trāpīji. Tā arī grib zināt, kas tevi sagaida. Mērķa dāvaniņu mēs apskatīsimies, bet tu, Ilona, miļā, tiešām būsi pēdējā. Mēs ar tevi beigsim skatīties kārtīs, jo tad mēs dosimies uz Telegram grupu, kur būs vakara meditācijas tiešraidē. Ja kāds vēlās, var pievienoties pie dalība meditācijā, ir par ziedojumu, un kā jūs zinat, tad ziedojums var būt tāds un var būt tāds, viss atkarībā no tā, kā jūs sajūtāt meditācijas. Kā Viks, esmu trakā stāvoklī. No skatāmies, kas tevi sagaida, Ilona. Kas sagaida Ilonu? Pēc tādiem trakumiem parasti kaut kas labs nāk. Jā. Tā būs kaut kas labs. Tu jūti? Jā. Aizver acis un ieelpo to labo, kas pie tevis nāk. Bet tagad skatāmies kārtīs, kas tur viņai būs. Labs. Jā. Teiksim tā. Labs. Jāpadarbojās, jāpastrādā ar sievišķās enerģijas plūsmas sabalansēšanu. Tātad kaut kur tu nesaņem tik, cik tu gribētu. Tā ir problēma. Kādā jomā nesaņem tik, cik gribētu? Vai tad drīz Valentīna diena? Drīz Valentīna diena, jā. Varbūt, kad tajā var sakārtot to savu attiecību jomu, vai ne? Bet varbūt gribās sasniegt kaut ko pārāk ātri, par strauju, ieiet kaut kādos notikumos. Tā var būt problēma. Un ir bijis kaut kāds iekšējs tukšums, kaut kāds nulles punkts, no kura tu šobrīd jau kā pārā. Un ja mēs jautājam, kādā virzienā ved šis nulles punkts? Jaunā. Spēja caur šo te atbrīvoties to iekšēju tukšumu, tu izēji ārā, tu atstāji pagātnēs muguras. Tātad to jautājumu, ja tas ir attiecība jautājums, šobrīd to neiesaka risināt, teiksim, pārāk strauji, jā, atstāt, ļaut, vai nu tā kā kaut ko aizmirst, vai tā kā sadziedināt. Kaut kādas tās lietas, no kurām izkāpt ārā. Un tas, ko tev ieteiktu, ko tu šobrīd nedari varbūt, bet varbūt dari, bet par maz, 6. centrs, intuitīvais kanāls jāaktivizē. Jāstrādā ar enerģētiskām meditatīvām praksēm, ko viņas tev atnesīs. Tātad, ja tu pievērsies meditācijām, enerģētiskām praksēm, tev šeit ienāk visuma dāvana. Visums tev atnāk un uzdāvina jaunu ceļu, jaunu virzienu. Rīktīgi, ļoti forša enerģija. Kas tur ir? Es nedzirdēju. Es uzrunāju. Jā. Ar mīlestību, jo ir tās problēmas. Jā. Izēt cauri līdz savam piepildītiem galsam. Ļoti smuki sakrīt kārts. Nē, es nekad meditējusi. Nu, tad tu vari 21. februārī. 21. februārī man būs semināriņš tāds YouTube 7. vakarā par meditāciju. Par to, kas vispār ir meditācija un kā tajā būt un kā darboties. Un pēc tam var arī nākt uz vakara meditācijām. Paskatīties, vai tev tas der, kas tas ir pa procesu. Ja tev interesē, pēc tam var atrakstīt privāti. Aizsūtīšu linku
Nu, ko, mīļie, laiks ir pagājis ļoti, ļoti ātri. Ļoti, bet vēl varētu sēdēt. Jā, bet mēs arī sēdēsim tikai citā kadrā. Nākamreiz mums kaut kā jāliek to meditāciju bišķiņ vēlāk. Vienkārši mums tagad ir tajos 7, ka tajā grupiņā jau gaida. Mēs varam likt 15 pār 7. Tur var sēdēt 15 minūtes cilvēku. Nē, bet mēs šodien vēlāk sākam. Mēs būtu varējuši sākt jau 5, pat pirms 5. Tāpēc ir tā, ka bišķiņi varbūt likās par īsu. Mums vienmēr viss ir pa īsu, ne? Jā. Šeit ienākot, kad tu jau dabūni rokās, tev rokās ir tējas krūze. Jā. Tad viss ir pa īsu. Tad laiks aizlido. Sarunas ir pa īsu. TikToks pa īsu. Viss pa īsu. Jā. Jo šodien patiesībā es biju domājis, kā bija, sanāk, bija pilna konsultācija, pilna čakru diagnostika, plus vēl lielais pilnais tīrīšanas process, kam es biju paņēmusi 4 stundas. Jā. No 1:00 līdz 5:00. Mēs vienos sākām, un tad bija tāda sajūta, ko Dats te dara? 5? Te laiks lido. Es biju 4:30, es godīgi gaidīju. Godīgi gaidīju. Bet bija jau 4:30. Tad es uzgriezu skaļāku mūziku. Tad tu saprati. Bet ja tu man būtu uzrakstījis, lai es iebraucu veikalā? Nu, nekas, es vēl elpoju. Vēl visam pietiek. Tālūk. Paldies par Ilona, paldies. Es neredzu. Paldies jums, ka jūs bijāt šovakar ar mums. Paldies, Ilona. Ka diskutējāt, ka mūs atbalstījāt, ka mūs uzklausījāties. Jā. Un tagad tiekamies meditācijā. Tie, kas atrada, piesakoja Telegram kanālam, noteikti atrada linku, kur 7 sāksim meditēt. Mums tam visam vēl jāsagatavojas. Jāizslēdz gaismu. Un jāieņem ērtākas vietas. Tā kā pagaidām paldies, un šīs sarunas ieraksts būs pieejams YouTube'ā. Tu jau zini. Tagad tu būsi arī YouTube'as palīgs, ne? Tā kā tiekamies nākamo trešdienu atkal šeit, un ja man būs laiks, tad jau varbūt vēl kādu dienu, bet pagaidām nesolu, jo ļoti, ļoti piesātināts grafiks. Bet tas nenozīmē, ka nav laiks privātām konsultācijām, tā vienmēr laiks atrodās. YouTube var atrast caur profilu. Šeit uzspiežot uz TikTok profila ir apakšā 2 saites. Saite uz kopējo Telegram grupu, kurā droši var nākt iekšā, tur nāk dienas vēstījumi un informācija par visādiem semināriņiem, pasākumiem, arī par šiem laiviem un tā tālāk. Un tur apakšā ir arī links uz YouTube kanālu. Arī tur ir daudz visādi interesanti informācija arī no iepriekšējiem laiviem. Piemēram, viena no tēmām, kas mums bija par eņģeļiem, abonentiem. Tā, man liekas, tagad ir jau ielikta publiski, kur bija par eņģeļu enerģijām. Nu, viss kaut kas. Viss kaut kas, jā. Tur ir viss kaut kas. Tā kā paldies jums. Jauku, brīnišķīgu vakaru. Tiekamies meditācijā, tiekamies Telegramā meditācijā. Pagaidām. Atā. Atā.